Labdien, mīļie draugi! Labdien, labrīt! Gribētos paturpināt to tēmu, ko iepriekš runāju. Nav limits. Tātad Jēzu nav limitu. Jēzus Kristus nav limitēts. Viņš ir bez ierobežojuma. Viņš ir tāds priekš tevis. Un arī tu vari būt tāds viņā. Bez jebkādiem limitiem, bez jebkādiem ierobežojumiem. Tas kungs, viņš ir pieejams tev. Vienmēr, visur, ja vien tici. Ja vien tici, ja gribi redzēt brīnumu savā dzīvē. Ziniet, tikai vienam ir izdevīgi, lai tu nebūtu dziedināts. Tikai vienai personai ir izdevīgi, lai tu nebūtu panākumu pilns. Tikai vienai personai ir svarīgi, lai tu būtu neveiksmīgs. Un tas ir Sātans. Tā ir visa elle. Jo tad, kad tu esi neveiksmīgs, tad, kad tu esi slims, tad, kad tu esi ierobežots, viņam tas ir izdevīgi viena iemesla dēļ. Jo tādā veidā tu prezentē vāju Dievu. Tādā veidā tu prezentē nespēcīgu Dievu, kurš neko nespēja tavā dzīvē. Un runa jau neiet par to, ka Dievs nav spējīgs, bet runiet par to, ka tu nespēji. Un cilvēki, es nevienu negribu aizvainot. Dargi draugi, manā dzīvē ir bijuši gadījumi, kur es esmu teicis, ka Dievs negrib darīt to, bet patiesībā es esmu atnācis līdz tam, kad vienkārši es neesmu ticējis. Jā, un ticību formē mūsu pagātne, mūsu negatīvā pieredze, vilšanās. Un mans mērķis šodien motivēt, es negribu lietot šo vārdu motivēt, es gribu iededzināt jūsos šo kaislīgu ticību par to, kad ir iespējams, ka Dievs nav limitēts, ka Dievs nav ierobežots, ka Dievs, viņš ir visu spēcīgs, visu varens. Un tikai Sātanam ir izdevīgi, lai tu nebūtu dziedināts. Viņš veicinās tevī šaubas, viņš tev atsūtīs pareizos cilvēkus pēdiņās, kuri tev pateiks, ka tas nav iespējams, ka tu nevari, un tā tālāk. Bet es gribu parādīt jums uz rakstiem, kad tas ir iespējams. Šodien vēl joprojām tas ir iespējams. Un es gribu pacelt jūsos ticību. Sevī pacelt ticību, kad ir iespējams, šodien ir iespējams reālas pārdabiskas lietas, kur tu vari saņemt to, ko varbūt gadiem neesi saņēmis. Es tam ticu. Un gribu lasīt no apustuļu darbiem. No apustuļu darbiem vēlos lasīt šādu rakstvietu, pierādot jums, kad nav limitu. Lasīsim tātad apustuļu darbus, 5. nodaļa. Tas ir 15. pants. Varbūt no 14. Un vēl vairāk pievienojas tādu, kas ticēja tam kungam, pulks vīru un sievu. Un tālāk, 15. pants ir tas atslēgpants. Tā, ka arī neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Un arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzalemi, nesdami nevesels un nešķīstu garu apsēstus, ka visi tika dziedināti. Es atkārtošu šo frāzi. Ka visi tika dziedināti. Nav limits. Jēzu nav limitu. Mēs visi ar jums zinām, ka Pēteris to neizdarīja savā spēkā. Mēs zinām, ka Pēterim nebija tādu spēju. Mēs varam atvērt apustuļu darbu 3. nodaļu. Izlasīt Pēters un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas stundu. Tas ir 9. Tanī brīdī nesa kādu vīru, kas bija tīzlis no māc miesām, to ikdienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja templī. Mazliet izlaidīsim. Te galvenais ir kas? Pēters sacīja, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Redziet, to, kas man ir, to es tev dodu. A kas viņam ir?
vienīgais, kas viņam ir, Nāceriešu Jēzus Kristus vārdā, staigā. Redziet, viņš neiedeva viņam neko fizisku, it kā taustām, viņš pateica tikai vārdu. Un tad, kad Jēzus evaņģēlijos dziedina, mēs lasām ar jums vairākās vietās, kad viņš dziedināja daudzus un ļaunos garus izdzina ar vārdu. Un mācekļi Pēteris, Jānis, tas pats Pāvils, kas kļuva pēc tam, ja, un citi 70 un 500 mācekļi, ja, viņi redzēja, kā to Jēzus dara. Tāpēc jau viņi ir mācekļi, un viņi vienkārši atkārto to pašu, ko darīja Jēzus. Viņš viņiem to mācīja darīt. Viņš teica, dodu jums varu, eita pa visu pasauli. Darīdami ko? Mācekļus. Tātad kādā veidā? To, ko jūs redzējāt, ko esmu jums nodevis, eita pa visu pasauli un dariet jūs tā. Un šeit mēs redzam, ka tas notiek. Un Pēters šeit pantos arī saka, šai pašā nodaļā, ko jūs tā brīnaties, it kā es to būtu savā spēkā darījis. Tas, ko jūs nokāvāt, Jēzu, tas darīja šī izlā vīra, stipras kājas. Viņam pie Pētera un Jāņa turoties visi ļaudis izbijušies saskrēja pie tiem tā sauktajā Salamana ailē. To redzēdam Pēters uzrunājas ļaudis izraēlieši, ko jūs brīnaties par to, ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka šis staigā. Es skaidru un gaiši pateicu, te nav nekā divu domu. Ābrahama, Īzāka un Jākaba Dievs, mūsu tēva Dievs, ir godā cēlis savu kalpu Jēzu, ko jūs esat nodevuši un aizlieguši Pilāta priekšā, kad tas gribēja viņu atbrīvot, bet jūs svēto un taisno esat aizlieguši un lūguši, lai jums dāvā slepkavu. Bet dzīvības valdnieku jūs esat nonāvējuši, viņu Dievs ir uzmudinājis no mirušajiem. Tam mēs esam liecinieki, un tāpēc, ka šis, ko jūs redzat un pazīstat, ir ticējis viņa vārdam, viņa vārds, redzat, viņa vārds, Jēzus vārds, tad, ja tu tici Jēzus vārdam, viņa vārds ir stiprāks par jebkādu slimību, jebkādu sērgu, vājību, ap pandēmiju, ir stiprāks, viņa vārds, lasam vēlreiz, viņa vārds to ir dziedinājis un ticība, kas ar to nāk, kas ar to lielo burtu, ar to ar Jēzu, tad, ja tu tici vārdam, ticība, kas ar to nāk, tam devusi veselību jūsu visu priekšā. Dargie, ja Pētera ēna spēja dziedināt, redziet, te ir skaidri rakstīts. Izlasīsim vēlreiz. Un vēl vairāk pievienojas tādu, kas ticēja. Kam? Tam kungam. Pirmīt mēs lasījām viņa vārdam. Tam kungam. Pulks vīru un sievu. Tā, ka arī neveselos iznes uz ielām un lika gultas nestuvēs, lai Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnot. Redziet, patiesībā te lieta nebija Pēterī. Lieta bija cilvēku ticībā. Cilvēku daudzuma dēļ viņi nevarēja pieiet un pieskarties pie Pētera. Un viņi nodomāja sevī, pagaidi. Tāpat kā tā sieviete, viņi padomāja sevī, ja viņi pieskaršos, šī aizgāja tālāk, viņi domā, pagaidi, ja mēs nevaram pieskarties, tad vajadzētu vismaz, kad ēna paiet garām. Bet kāpēc viņi ticēja? Tāpēc, ka viņi zināja, kas ir Pēteris, ar ko viņš staigāja, kā māceklis viņš ir. Tāpēc, ka viņi zināja, ko Pēteris sevī nes. Viņš saka, man nav sudraba un zelta, ne es to daru, bet tas, kas man ir, tas, kas manī dzīvo, ir Jēzus. Viņa vārds, viņa vārdā. Šis ir vesels. Redziet, Pēters nodemonstrē dzīvo, visspēcīgo, varano Dievu. Un cilvēki ticēja. Bet ierobežojuma dēļ, atkal, redziet, bija ierobežojums. Nevarēja tikt klāt pie Pētera, lai pieskartos. Un viņi saka sevī, kaut vismaz ēna, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnot. Un tie saņēma dziedināšanu. Saprotiet? Un tad, kad cilvēks to ierauga, paga, to dziedināja ēna, tad man arī vajag tur apgulties, lai vismaz ēna paiet man garām. Viens notic, otrs notic, un tā masveidā sāk ticēt. Redziet, nav limitu Dievā.
Redziet, Pēteris aizgāja daudz tālāk pat nekā, ja tā drīkst teikt, nekā Jēzus, bet Jēzus to pieļāva. Kā tai gadījumā ar sievieti, kura viņam pieskārās. Redziet, Jēzus nenobloķēja, Jēzus neaiztaisīja pieeju. Jēzus neaiztaisīja kontu, kad viss limits beidzies. 750 eiro mēnesī vairāk nē. Jēzum nav limitu. Viņš pieļāva, tas stāsts par sievieti liecina, ka Jēzus vienmēr ir pieejams jebkādā, jebkurā veidā un jebkurā vietā. Jautājums, vai tu tici un cik ļoti tu to gribi. Šie ticēja un viņi gribēja un ēni dziedina. Iesim tālāk. Pāvils jau. Runāsim par Pāvilu. Apustuļu darbi 19. nodaļa 11. 12. pants. Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām. Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām. Redziet, ne Dievs pats nokāpa, ne viņš pats darīja, bet viņš to darīja ar Pāvila rokām. Kāpēc? Jo Jēzus uz zemes atstāja draudzi, mūs, mani, tevi, kas tic Jēzum. Mēs esam viņa mute, viņa rokas, viņa kājas, kur ejam mēs ar Jēzu, tur iet patiesībā viņš. Ja mēs neejam, viņš nevar iet. Ja mēs nedaram, viņš nedara. Tā atbildība ir uz mums. Un arī pazīsties, Tēvs tik ļoti pasauli mīlēja, ka atdeva dēlu. To viņš sūtīja dēlu uz zemes. Pats Tēvs tik ļoti mīlēja, un Jēzus to mīlestību demonstrē. Pāvils tik ļoti mīlēja Dievu un cilvēkus, ka viņš demonstrē to Dievu varenību. Viņš neliec caur sevi Dievu spēkam plūst. Viņš saka, tai brīdī, kad skanēja aicinājums, ko Dievs bija sagatavojis no māca miesām, viņš saka, es neprasīju padomu savai miesai un asinīm, bet uzreiz devos. Tas rakstīts ir Efesiešos. Uzreiz viņš aizgāja, viņš devās. Man liekas, ka Efesiešos pārbaudīšu tulītās. Nē, Galatiešos, jā. Tas ir Galatiešu 1. nodaļa 15. pāns un 16. Un viņš teica, ka Dievs izlēma caur mani atklāt savu dēlu šai pasaulē. Viņš neprasīja padomu savai miesai, vēlmēm, iekārēm, plāniem. Viņš teica, es uzreiz ņēmu un darīju to. Redziet, un Pāvils dara to. Mēs redzam, tāpēc Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvilu rokām. Tātad ir parasti brīnumi, kas ir ikdienišķi, dziedināšana, tur, augšām celšana. Pāvilam tā bija norma. Bet te rakstīts, ka neparasti brīnumi. Tad vēl vairāk nekā vienkārši dziedināšana, vienkārši augšām celšana. Nezinu, kas tur vēl varēja notikt. Vēl lielāks, bet te rakstīts neparastus brīnumus. Un tālāk lasam 12. pantu. Tā, ka pat sviedru autus un priekšautus no viņa miesas uzlika neveseliem un slimība tos atstāja un ļaunie gari no tiem izgāja. Jūs iedomāties, cik ļoti Pāvils bija piestātināts ar to kungu, ka tās drēbes, kas viņam bija virsū, arī piesūcinājās. Tad, kad noņemot nedzīvu priekšmetu, nedzīvu mantu, noņēma no Pāvila miesām. Tur bija Pāvila, iespējams, sviedri. Caur dienu ejot karstā nosvīdzi. Pat Pāvila sviedru auti, rakstīts sviedru auti. Tad viņš ir piesūcinājies ar sviedriem un to uzliek. Un cilvēks tiek dziedināts. Ēna, sviedrauti, priekšauti, drēbes dziedina. Nav limitu. Dārgais draugs, nav limitu. Jautājums, vai tu tici? Būs skeptiķi, kas teiks, ka dāvanas ir nomirušas kopā ar apustuļiem, bet es teikšu, ka nē. Tāpēc, ka Jēzus deva pavēli, eita pa visu pasauli, un mēs zinām, ka Pāvils, Filips un citi mācekļi, viņi aizgāja uz Eiropu, pa pasauli, var teikt, izplaties evaņģēlis, pateicoties viņiem, viņi darīja mācekļus, un tie mācekļi darīja citus mācekļus, tie mācekļi darīja citus mācekļus, tā rados es 20 gadu atpakaļ. Es noticēju, bija cilvēks, kas man
mani pieved pie tā kunga, un es esmu redzējis daudz brīnums savā dzīvē. Neskaitāms brīnums. Un es esmu lūdzis par daudziem cilvēkiem, un daudzi ir saņēmuši brīnums, dziedināšanas. Neskaitāms. Jā, neliekšos, ka daudzi nav saņēmuši. Bet es nevainošu tos cilvēkus, un es nevainošu Dievu, es vainošu tikai, un pat es sevi nevainošu. Es atzīšos to, ka man uz to brīdi nepietika ticības. Tāpēc es studēju šo tēmu, es iedziļinu šai tēmā, un es redzu, ka tas ir iespējams. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlas, ka viņš savu dēlu atdeva, un dēls nomira un augšām cēlās un sūtīja mums svēto garu, kad caur svēto garu mūsu rokām Dievs var darīt brīnumus. Saņem savu brīnumu, paņem savu brīnumu. Par to ir samaksāts. Tas pieder tev, tas ir tavs. Ir tikai viens, kuram ir izdevīgi, lai to nebūtu dziedināts. Tas ir Sātans. Ir tikai vienam izdevīgi, lai tev ir šaubas. Sātanam. Tie ir meli no elles, ka tev nepienāks, ka tev ir jānopelna. Es varu vēlreiz izlasīt trešo nodaļu apostoļu darbos, kur Pēters saka, to redzēdams, tātad 3. nodaļa, tas ir 12. pants, to redzēdams Pēters uzrunāja ļaudis izraēliši, ko jūs brīnaties par to, un ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku, skaties, viens, ar savu spēku un dievbijību būtu panākuši, ka šis staigā. Redziet, runa neiet par to, cik tu esi dievbijīgs. Runa ir par to, cik ļoti tu slāpst to kungu un tu tici un uzticies viņam. Klausies, varbūt tavā dzīvē ir bijis ļoti daudz vilšanās, tāpēc tu vairs nespēji ticēt. Varbūt tavā dzīvē ir bijis ļoti daudz pievilšanas. Varbūt tev ir solījuši un solījuši no cilvēka. Vienkārši cilvēks tev bija solījis. Varbūt tas bija mācītājs, varbūt kristietis kāds. Es arī esmu solījis un neesmu izdarījis un es to nožēloju. Un es cenšos to izlabot. Es gribu palīdzēt cilvēkiem. Es negribu mest solījumus un neko neizdarīt. Es gribu palīdzēt cilvēkiem. Un kas nav manos spēkos, ir Dieva spēkā iespējams. Jo manā nespēkā viņa spēks parāds. Es ticu tam. Manā nespēkā viņa spēks parāds. Kad es nevaru, aleluja, ka es nevaru, tad neviens nepateiks, ka tas ir no manis. Tad neviens nepateiks, ka Andrejs dziedina. Neviens to nepateiks. Mans uzdevums ir, lai pagodinās viņš. Atvērsim Jāņa evaņģēliju 14. nodaļu. Skatieties, apustuļi aizgāja tālāk nekā Jēzus, jo pats Jēzus to apsolīja viņiem, un viņi to paņēma. Šeit 14. nodaļa Jāņa evaņģēlijā, tur ar viņu ir mācekļi, izņemot Pāvilu, un tur stāv rakstīts 14.12. Patiesi es jums saku, kas man tic, atkārtošu vēlreiz, kas man tic, tu tici, es ticu. Tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Nav teikts, ka tajā laikā darīs, kad apustuļi bija. Ja tu tici, ja nosacījums nav laika ierobežojums, nosacījums nav šodien, rīt, 20 gadus atpakaļ, 50 gadus atpakaļ vai nākotnē tālāk. Jautājums ir par to, vai tu tici. Kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noeju pie tēva. Viņš saka, to, ko es darīju, es turpināšu darīt tikai caur jums, jo es noeju pie tēva. Citiem vārdiem sakot, ja es saku, mans darbs šeit fiziskajā miesā, šeit beidzas, šajā brīdī, bet tas turpināsies caur jums, caur tiem, kas tic. Saprotiet? Mans darbs turpināsies ar tiem, kas tic, un viņi darīs tos pašus darbus un vēl lielākus. Un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Un rekur ir, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Tad redziet, mūsu mērķis ir, lai Jēzus ar mums strādā, lai tēvs pagodinās dēlā. Tā ir skaitā arī caur mums, bet ne mēs paši.
Ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, ja ticam. Dārgais draugs, varbūt tu esi bijis pievilts, varbūt tu esi vīlies, varbūt tu gaidīji dziedināšanu vai kādu brīnumu tu nesaņēmi. Tu esi vīlies, un tu nezini, ko tālāk darīt. Es saku, ir cerība. Es tev saku, ir cerība. Es tev saku, ir cerība. Ja tev ir vajadzīga palīdzība, es esmu gatavs tev palīdzēt. Kā minimums, es esmu gatavs iesaistīties kopā ar tevi, cīnīties. Varbūt tu pats gāji un tev neizdevās. Kāpēc vajag obligāti divus? Mateja evaņģēlijs. Ar to arī pabeigšu šodien. Tātad 18. nodaļa. 18. nodaļa, 19. pāns. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Ja tev nav ticības, ja tev cerība ir pazudusi, ja tu esi vīlies, tu vairs nevari ticēt, bet tev vajag brīnumu, sazinies ar mani, man ir ticība. Kopā mēs to izdarīsim. Ne es, ne tu, bet kopā ar Jēzu. Divatā vienojušies uz zemes. Uz zemes. Tie dabūs. Patiesi viņš teica, tie dabūs no man tēva. Lai Dievs tev svētī, lai tev izdodas.